stāsti Latvijai. Esiet sveicināti visā Latvijā! Prieks ar jums atkal tikties, lai izstāstītu jaunus stāstus un iedvesmotu jūs. Izstāsti Latvijai! Raidījums Izstāst Latvijai ir digitālā platforma, kur jums ir iespēja izstāstīt savu stāstu. Izstāstiet visai Latvijai par notikumiem, par savu uzņēmumu, par visu, kas jums svarīgs. Tiekamies ēterā! Izstāsti Latvijai! Šodien mēs jums piedāvājam noskatīties īpašu dokumentālo stāstu Ozolmuiža 2025. No 24. līdz 26. jūlijam jau 3. reizi Limbažu novada Brīvzemnieku pagastā Ozolmuižā un Ozolmuižas pilī notiks kultūras dienas, kuras organizē biedrība Pasaules latviešu mūzikas centrs Vienoti mūzikā. Pieteikšanās laiks kolektīviem, kuri uzstāsies kultūras dienu norisē, bija paredzēts līdz 1. jūnijam, taču, ja kāds kolektīvs vēlas piedalīties, var sūtīt savu pieteikumu. Tāpat aicināti tirgotāji, kuri pārdod Latvijā ražotu produkciju. Daļamata meistari jebkurā jomā. Ir iespēja rīkot arī meistarklases. Tiekamies! Limbažu novada Brīvzemnieku pagastā, Ozolu ezeru krastā, atrodas Ozolmuižas pils, kur ievadot sagatavošanās darbus kultūras dienām jūlijā, lielās talkas ietveros aprīļa pēdējā sestdienā, tika uzkopta muižas apkārtne un arī pati pils ēka. Jau tradicionāli 3. gadu mēs rīkojam Ozolmuižas pavasara lielo talku. Tā man ir otrā, jau pagājušajā gadā arī bija tas sludinājums, tā kā te tāda pazīstama vieta. Un arī šogad izlēmām, kad jābrauc uz tālu pagrābt lapas un jāelpot svaigu gaisu un apskatīties, kā pils attīstās un jāpiedalās, jādara savs, jāpieliek, kā saka, roka. Es katru reizi, kad ir talkas, es gājusi. Te katru gadu jau visā 20 gadu dzīvoju. Un talkas dienā es vienmēr, kā tad neiešu un nekops. Man šeit ļoti patīk, man patīk uzņēmīgi cilvēki, kā Aigars Parms, kurš man uzaicināja, un es te atbraucu, es te jūtos ļoti labi, un ir iespēja vēl pagrāt lapas, pastrādāt, un to es māku. Ziemassvētku koncertā jau te sanāca būt, un tik skaista vieta. Tāda pils, kuru tiešām gribētos redzēt visā spožumā kādreiz. Bet arī Latvijā šādas skaistas vietas ir vienkārši jāuztur tīras un kārtīgas un ik pa laikam jāatbrauc ciemos paskatīties. Jāpiebilst, ka talcinieku mūžo garu stiprināja un darba soli raitāku darīja Pūciema kultūras nama pūtēju orķestris. Ozolmuižas pilī ir bagāta un sena vēsture, kuras līkloči varētu būt kā iedvesmas avots radošiem un kultūras idejas realizēt augstošiem latviešiem no visas pasaules. Pils ir celta 18. gadsimta beigās. 1942. gadā tai piešķirts kultūras pieminekļa status, bet vēlāk šeit darbojušās dažādas izglītības iestādes. Ozolmuižā esmu nodzīvojis 40 gadus. Bet šī pilī ir mācījusies gan mana meita, gan dēls. 1950. gadā šeit izveidoja mehanizācijas skolu, bet 1993. gadā sāka darboties 9-gadīgā skola. Šī vieta pirms tam ir bijusi skola, un kā jau visās skolās parasti pirms tam ir, protams, bija ļoti daudz lielas nekārtības. Te bija pamatskola. Jā, un pēc tam nolikvidēja. Ūdeņus neizlaid ārā rudenī. Viss sasala, viss saplīs, viss caurums.
Nu, tagad jau tur iekšā daudz, kas izdarīts ļoti. Pašu Ozolmuižas pils, jā, viņa pašlaik vēl ir tādā stadijā, kad šeit vēl ir ļoti daudz darba. Un būtu ļoti labi, ja kāds vēl šeit atbraukt arī kādreiz kaut ko piepalīdzētu. Bet tas, ko Aigars par šiem gadiem ir izdarījis, tas vienkārši ir prātam neaptverami. Moižā šobrīd māju vietu ir radusi biedrība Pasaules latviešu mūzikas centrs Vienoti mūzikā, kas dibināta ar mērķi saglabāt latviešu radītās mūzikas un citas kultūrvēsturiskās vērtības, kas tapušas ārpus Latvijas pēdējā gadsimta laikā. Aigars Parms, biedrības valdes loceklis, ne tikai cenšas Ozolmuižai atgriezt kādreizējo izskatu, bet arī radīt ar kultūras notikumiem un projektiem bagātu vietu, kas būtu saistoša cilvēkiem gan Latvijā, gan visā pasaulē. Viņš uzsver, ka ir svarīgi mudināt ārpus Latvijas dzīvojošos tautiešus nezaudēt saikni ar etnisko dzimteni. It īpaši aicinām ļaudis, kas ir izklīduši diasporā, bet kuri ir saglabājuši latvietību un varbūt meklēja saviem bērniem latviešu skolas, paši meklēja dažādas pulciņas un kolektīvus, deju kolektīvus, korus. Tad mēs visus aicinām sadraudzēt un kā mūsdienās jaunieši moderni saka, satusēt ar tepat tautiešiem Latvijā. Ozolmuižā īpaši gaidīti ir mūziķi, gan topošie, gan jau labi pazīstamie. Kā koncertēt un vingrināties, tā arī atpūsties un tuvākajā nākotnē arī ierakstīt savus muzikālos darbus. Drīz te varēs ierakstīt mūziku, jebkurš muzikants. Un tā ir vienkārši kolosāla lieta tikai tāpēc, ka parasti mūziķi atbrauc uz pāris stundām uz studiju un pēc tam brauc mājās. Ozolmuižas pils ir tā vieta, kur ierakstot savas dziesmas, savas kompozīcijas. Šeit var palikt pa nakti, pārdomāt un otrā dienā turpināt. Muzikantiem te varētu būt radošās nometnes. To jau arī Aigars tā it kā virza, un es domāju, ka te ir tik daudz vietas, te var katrs muzikants dzīvot savā istabā. Un uz 3 dienām apbraukt, ierakstīt skaņdarbus, izmēģināt, papeldēt, kur ir ezers, tad var pabraukt ar velosipēdu, var arī kaut ko padarīt pie apkārtnes. Te jau ne tikai mūzika, te ir ļoti laba bibliotēka, jā, teiksim, un fonotēka Aigaram ir. Un, jā, viss, kas notiek. Šeit viss, kas notiek. Biedrības darbībā iesaistās arī diasporas latvieši, veidojot Ozolmuižu par vietu, kur atbraucot uz Latviju, iegriezties, satikties, dalīties ar svarīgo. Tā šajā projektā iesaistījies arī Austris Grasis, kurš Latvijā vairāk zināms kā dueta brāļi Graši dalībnieks. Viņš ir bijis viens no Latvijas tautas augstskolas Abrene dibinātājiem Francijā. Šo skolu Austris Grasis veidojas kā pasaules latviešu kultūras centru, lielu uzmanību pievērsis bibliotēkas izveidei. Austris Graša bibliotēka, kas ir lielākā zinātniskā bibliotēka, latviešu zinātniskā bibliotēka, filoloģiskā, privāti īpašumā, toreiz bija pilī Francijā, tad jau viņa atrodas šeit Ozolmuižā un ir pārvest uz šejienu un sāksies liels darbs ar arhivēšanu, katalogizēšanu un to, bet šīs 30 000 grāmatas ir daļa no Ozolmuižas un no šī pagasta krāšņuma šajos laikos. Ozolmuižas kā kultūras centra mērķis ir ne tikai diasporas latviešu kultūras mantojuma saglabāšana, bet arī trimdes latviešu atgriešanās dzimtenē. Un atgriešanās dzimtenē nav jau jābūt tikai un vienīgi fiziskā formātā tā, kad kāds sakrāmē somas un brauc šeit dzīvot vai atpakaļ vai pirmo reizi, bet ka viņš būtu piesaistīts, ka viņš zina, ka ir vietas, kas nodarbojas ar trimdas kultūras mantojuma glabāšanu, saglabāšanu, administrēšanu, arhivēšanu, digitalizēšanu kā tādu. Līdzīgi kā tas ir Cēsīs, kur ir veiksmīga sadarbība pašvaldībai ar Pasaules latviešu mākslas centru, tad arī šeit
Tāpatās ar Limbažu pašvaldības lielo iesaisti, lielo entuziasmu arī šeit, gan no vietējiem cilvēkiem, gan no pašvaldības puses. Šāds projekts uzsāka savas gaitas, kas citādi nemaz nebūtu iespējams. Austra Graša dēls Kristaps Grasis Ozolmuižas projekta dalībniekiem saskata daudzveidīgas sadarbības iespējas visā pasaulē, jo gan Kristaps, gan Austris ir nodibinājuši sakarus ar daudziem kultūras jomā pazīstamiem cilvēkiem, kurus varētu iesaistīt biedrības darbībā. Tā mēs kopā ar tēvs un dēls, tēvs grāmatu pusē, un es no mūzikas puses šeit piesaistījos, tāpēc arī, ka mēs esam trimdas mūzikas pārstāvi bijuši, vai esam vēl aizvien, kā to ņem, ar lielu sasaisti ar vispār mūzikas pasauli, kāda ir bijis latviešiem ārpus Latvijas, kuri daudzus cilvēkus pazīst, daudziem ir spēlēns, daudz ir zināti, apzināti sadarbības iespējas, un tad arī Ozolmuižas projekta iniciatoriem būtu piekļuve uz tādiem cilvēkiem, kuriem ir pasaulē ļoti daudz pazīstami. Cilvēki, kur atkal varētu būt ieinteresēti arī šādā projektā pieslēgties tāpatās, kā 80. gados pieslēdzās Francijas pilī. Ozolmuižā visi darbi tiek paveikti ar dziesmu, arī lielā pavasara talka nav izņēmums. Pēc cītīgas strādāšanas talciniekus priecē diasporas latviešu mūziķu apvienība, kuri tā vai citādi ir bijuši saistīti ar trimdas dziesminieku Pāvilu Johansonu, tai skaitā Raitis Freimanis, Arnolds Kārklis, Viktors Brenners, Kristaps Grasis un Gundars Rūlis. Šogad ar talkas datumu palaimējies tādā ziņā, ka tautieši ir sabraukuši Latvijā, vakarā Berga bazārā atzīmēt piemiņas vakaru Pāvilam Johansonam. Mēs viņus aicinājām šovakar piedalīties mūsu kopējā pēc talkas vakara pasākumā. Gaidām ciemos mūsu tautiešus, mūziķus no Austrālijas, Amerikas, Kanādas, Zviedrijas un Vācijas. Un vakara gaitā atcerēsimies varbūt tās drusciņi piemirstās dziesmas no tā laika skaņu platēm, no 80. gadiem, 70. gadu nogalas. Un dziedāsim kopā visiem pazīstamas, vecās, labās trimdniekus atcerētās un iespēlētās dziesmas. Kurš ir vainīgs, es svaigu, jo viss tagad zudīs, baby blues. Kā saucas tā ļoti slavenā dziesma no Liepāja? Jā, pareizi. Bet jūs ļoti pazīstat to Imanta Kalniņa versiju, bet Pāvils Johansons uzrakstīja citu melodiju dziesmai. Pilsētā, kura piecīgs bēž, dzimtara latvieši krokos sēž, pa ēk pacēl krastus plēž, pilsētā, kura piecīgs bēž. Koncerta otrajā daļā skatītājus priecē Latvijā zināmi mūziķi, kas šobrīd vairs ar ļoti aktīvu koncertēšanu nenodarbojas, bet vēl arvien labprāt piedalās dažādos muzikālos projektos. Tie ir Gints Žilinskis, Jurijs Slosmans, Igors Sidorovs, Ojārs Beķeris, Eva Strazdiņa un Ainārs Danga. Sev un skatītājiem par prieku viņi izpilda dažādas tautā iemīļotas dziesmas. Parasti to sauc mūziķu valodā par džeimsu, kad ierodās mūziķi, kas vienkārši uz sitiena, kā saka, uziet uz skatuves, viens otram uzprasa, ko spēlēsim, šito. Nu, tad arī laižam. Now
Ozolmuižā nu jau 3. gadu jūlijā gaidāmas kultūras dienas, kas idejiski apvieno gan diasporas, gan pašmāju ļaudis. Šis pasākums aptver ļoti plašu māksliniecisko kolektīva darbības jomu un veicina jaunu projektu un sadarbību veidošanos. Ozolmuižas kultūras dienas arī, varētu teikt, ir daļai mana tēva iniciēta ideja bijusi par to, kad jautājums, kā piesaistīt cilvēkus ārpus kaut kādu konkrētu projektu vai kaut ko tādu. Ozolmuižas iniciatori agri sāka rīkot koncertus, rīkot jauno džeza mūziķu konkursus, rīkot koru nometnes, bet kur sabraukt cilvēkiem, kur kaut ko sagatavot, kur kaut ko uzvest, kur būtu mēģinājumi un koncerti. Tur radās ideja Ozolmuižas kultūras dienām. Ir sagaidāma ļoti plaša programma, tādēļ pasākums būs saistošs jebkuram apmeklētājam. 24., 25., 26. jūlijā 3 dienas Ozolmuižā un Ozolmuižas pilī notiks kultūras dienas. Visā tajā iekšā būs gan tautas dejotāji, gan līniju dejotāji, gan kori, gan kopējais orķestris, kopējais ansamblis, būs brīvā skatuve, kur, teiksim, varēs uzstāties jebkurš no māksliniekiem, dejotājiem, amatieru teātriem. Būs arī Latvijas amatnieki, Latvijas tirgotāji, tātad viss, kas saistīts ar Latviju. Protams, kad uz šajien arī aicināti ir ārzemju kolektīvi, ārzemju kopienas, ārzemju biedrības, viss, kas ir saistīts ar latvisko. 3 dienas šeit Ozolmuižā paies skanot, dejojot, dziedot. Visi, kam sirdī tuvs ir latviskais gars un latvisko vērtību saglabāšana, ir laipni gaidīti Ozolmuižā. Jebkuram mūziķim uz šajieni būtu patīkami atbraukt, šeit atpūsties, uzspēlēt, to visu ieraudzīt un saprast, kad nākotnē Ozolmuižas pils pārvērtīsies par fenomenālu kultūras centru. Atbrauciet un pārliecinieties. Pasaules latviešu mūzikas centrs Ozolmuižā šeit jau ir un taps vēl vairāk par vietu, kur pulcēties latviešiem, vienalga no kuras puses tie būtu nākuši. Vai no tālās Austrālijas, vai Kanādas, vai Islandes, vai Limbažiem, vai Madonas, vai Valkas. Visiem latviešiem šī būs kultūrāla vieta. No 24. līdz 26. jūlijam jau 3. reizi Limbažu novada brīvzemnieku pagastā, Ozolmuižā un Ozolmuižas pilī notiks kultūras dienas, kuras organizē biedrība Pasaules latviešu mūzikas centrs Vienoti mūzikā. Pieteikšanās laiks kolektīviem, kuri uzstāsies kultūras dienu norisē, bija paredzēts līdz 1. jūnijam, taču, ja kāds kolektīvs vēlas piedalīties, var sūtīt savu pieteikumu. Tāpat aicināti tirgotāji, kuri pārdot Latvijā ražotu produkciju. Daļamata meistari jebkurā jomā. Ir iespēja rīkot arī meistarklases. Tiekamies! Veselība ir dārgākais, kas mums pieder, tāpēc rūpēsimies par to. Šodien mēs atrodamies Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā, kur mēs jūs iepazīstināsim ar mūsu studiju programmām. Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža ir tāda brieduma gados.
var teikt, savu laiku 80. gadā tika dibināta kā viena no Latvijā lielākām māsu mācību iestādēm. Mūsu koledži ir varbūt unikāla dažām lietām. Mēs gatavojam ārstu palīgus ar 2 novirzieniem – neatliekamās medicīnas ārstu palīgi un ambulatāras medicīnas ārstu palīgi. Vēl viena no tādām programmām, kas ir rehabilitācija. Rehabilitācija ir viss šīs veiksmes iznākums pacientam. Un masāžu hidroterapija ir programma, ar kur mēs strādājam. Un arī lielākajās Latvijas rehabilitācijas centros mūsu studenti apgūst prakses un arī klīnikās. Jauna programma ir, kas ir tikai mūsu koledžā, tas ir optometrijas asistenti. Šie optometrijas asistenti varbūt ir tieši tie, kas veido tehnoloģijas, brilles veido, jo redze, dzirde ir viena no tām lietām, kas ir cilvēkam tās ļoti nozīmīgas fizioloģiski. Vēl viena mūsdienu laikmeta diktēta lieta ir šī ievads militārā medicīnā, un vēl gribu pieminēt, ka mums ir viens no 4 NAIM centriem, kas nodarbojas ar šo militārās medicīnas ievadu apmācību. Skaidrs, ka lielākā studiju programma Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir studiju programma ārstniecība. Studenti, kas apgūst šīs kvalifikāciju ārstu palīgs, neatliekamās medicīnas ārstu palīgs un ambulatorā dienesta ārstu palīgs, zināšanas un prasmes un kompetences apgūst attiecīgi no veselības aprūpas iestādēs. Un tādā veidā mēs sagatavojam darba tirgum veiksmīgākus jaunos darba ņēmējus. Studiju procesā man personīgi patīk tas, ka mums tiek dota iespēja piedalīties dažādos starptautiskos projektos. Piemēram, es biju Polijā Erasmus Plus projekta ietvaros 2 mēnešus. Nāc studēt Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā. Raidījums Izstāst Latvijai ir digitālā platforma, kur jums ir iespēja izstāstīt savu stāstu. Izstāstiet visai Latvijai par notikumiem, par savu uzņēmumu, par visu, kas jums svarīgs. Tiekamies ēterā! Izstāsti Latvijai! Ja jūs būvējat vai remontējat, ieskatieties abc.lv. Ja jūs interesē jautājumi par veselību, ieskatieties medicīne.lv. Izstāsti Latvijai! Paldies, ka noskatījāties raidījumu Izstāsti Latvijai. Lai jums foršas brīvdienas! Atā!